Ir 20. decembra vakars. Mēs atrodamies Baznīcas kalnā, un mēs turpinām jau 3. tēmu par baznīcu. Par baznīcu, kādai tai vajadzētu būt, ko mēs esam gatavi darīt, lai mainītos, un lai mēs varētu uzrunāt cilvēku visos laikos. Lai to tēmu mēs varētu turpināt, izlasīšu 2 pantus no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas, kur ir 18. 19. pants, ko saka Kristus. Tas ir, kad viņš templē, ka viņiem iedod to Iesajas grāmatu, un viņš atver un viņš lasa, un viņš saka tā: tā kunga gars ir uz manis, jo viņš mani svaidījis sludināt prieka vēsti nabagiem, pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem un akliem gaismu, satriektos palaist vaļā un pasludināt mūsu kunga žēlastības gadu. Īs, bet tekstiņš, kas mums palīdzēs varbūt padomāt par to tēmu, ko es esmu šovakar sagatavojis. Un es gribu sākt šo tēmu ar jautājumu: kādas ir tavas domas par to, vai baznīca ir jāpiedalās politiskajā dzīvē? Jūs, kas man pazīstiet, ziniet, ka es viennozīmīgi esmu pret to, ka politiskās partijas izmanto baznīcu savai aģitācijai. Es kategoriski esmu pret to, ka mācītājiem ir jākandidē uz konkrētu partiju sarakstiem un jābūt politikā, lai pārstāvētu kādu vienu konkrētu partiju, jo katra mācītājiem draudzes locekļi droši vien pa vienu partiju nebalso. Bet tas nenozīmē, ka es uzskatu, ka kristīgai baznīcai būtu jābūt brīvai no politikas. Nebūtu, nē. Un vai vispār tas ir iespējams, baznīcai būt brīvai no politikas? Jau padomu laikos tika runāts par to, ka baznīca nedrīkst nodarboties ar politiku. Es atceros to, ka es savā laikā tiku saukts uz drošības komiteju, un šie drošības komitejas vīri man teica: bet tu taču esi kristīgs cilvēks, baznīca ir šķirta no valsts, baznīcai nav jānodarbojas ar politiku, baznīca, lai sludina savā baznīcā un liek mierā cilvēkus. Ja? Vienmēr sakot, baznīca drīkst skaitīt pāteres savās sienās un nelīst nekur ārā, vai ne? Vai tam jūs varat piekrist? Jo tajā pat laikā tie paši drošības komitejas vīri lika baznīcai un mācītājiem svinēt 7. novembri, lielās oktobra revolūcijas kaut kādu piemiņas dienu, piedalīties miera komisijās, braukt kaut kur un aģitēt cilvēks, ka baznīcā viss ir notiek mierīgi un ka cilvēki var brīvi savu ticību piekopt. Ja? Cik liekulīgi tas viss bija. Bet noskaidrosim varbūt vispirms, ko nozīmē vārds politika. Grieķu valoda. Polis. Kas ir polis? Pilsēta. Politika nozīmē tas, kas notiek pilsētā. Tātad politika ir valsts pārvaldīšanas māksla, piedalīšanās valsts lietās. Un redziet, ja mēs sakam, ka reliģijai nav nekas kopīgs ar politiku, tad mēs ticam, ka Dievam par šo dzīves sastāvdaļu, par laicīgo dzīvi nav nekādas intereses, vai ne? Bet vai tā ir? Un ja Dievam par to nav noteikšana, tad kam tad ir par to noteikšana? Mīļie, vai Jēzus nodarbojās ar politiku? Es uzreiz teikšu tā: protams, ka nodarbojās. Viņš nebija tikai apkārt ceļojošs savus mācības sludinātājs ar kaut kādu nelielu mācekļu pulciņu. Nē. Jēzum bija konkrēta programma, ne tikai konkrētam cilvēkam, bet tā bija programma visai sabiedrībai, ko Jēzus gribēja mainīt. Kā pārveidot sabiedrību. To, kas notiek tur, kur dzīvo cilvēki, pilsētās un laukos, Jēzus gribēja pārveidot sabiedrību, protams, pārveidojot cilvēku, bet tas bija uzsvers uz visiem. Un tas, ko es izlasīju, tas teksts no Lūkas evaņģēlija 4. nodaļas, ka viņš saka, ka Dieva gars ir uz viņu, un viņš grib pasludināt prieka vēsti nabagiem, atsvabināšanu cietumniekiem, akliem gaismu, satriektos pat palaist vaļā un pasludināt kunga žēlastības gadu. Ziniet, tas bija šī deklarācija bija toreiz visspēcīgākā un visprovokatīvākā
liecībai paziņojums tā laika pasaulē. Tas, ko Jēzus pateica. Mēs tā izlasām, mums liekas, tas jau uz mums neatiecās. Un ja mēs zinām, ka tā laika kontekstā, kurā dzīvo Jēzus un darbojās, ja mēs to kontekstu zinām, tad mēs varam saprast, ka šim viņa paziņojumam bija ļoti tāda liela nozīme. Jo tad, kad viņš nolasīja to tekstu, viņš teica, šodien šis jūsu ausīm dzirdētais raksts ir piepildīts. Tas nenozīmē, ka tas viss ir noticis, ja, bet viņš to ir teicis. Ja? Viņš to ir teicis. Man gribētos tepat piebilst to, ko Jēzus saka, es esmu nācis, lai jums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība. Lai jums būtu dzīvības pārpilnība, patiesa dzīvības pārpilnība. Protams, mums jāatcerās vienmēr, ja mēs lasām Bībeli, to reliģisko kontekstu, to kultūru vidu, kurā Jēzus dzīvoja. Izraēla tauta, absolūtā zeme, pēc Ēģiptes atstāšanas, 40 gadu maldīšanās tuksnesī. Un savā zemē atgriežoties, šī tauta dzīvo zem Romas okupācijas. Ja? Viņi zina to, ka Dievs ir apsolījis Mesiju, kas beidzot tautu atbrīvos no tās neīstās okupantu varas. Un, protams, ka tam tauta domā ir jābūt vienam politiskam līderim, kas to izdarīs. Un ja viņš to izdarīs, tad beidzot iestāsies miers un ienaidnieks tiks padzīts un viss tas tā notiks. Mēs arī līdzīgi domājam, vai ne? Ka beidzot tauta varētu būt noteicēja tajā apsolītā zemē. Mēs šodien 21. gadsimtā Mesiju asociējam ar Dievu, vai ne? Ar Dievu. Tas ir sinonīms Dievam. Bet mēs arī zinām to, ka Jēzus toreiz bija apsolītais Mesija, un arī ir. Un Jēzus laikā cilvēki saprata Mesiju kā tādu politisku atbrīvotāju, kā Dievu izraudzīt cilvēku, protams, ne jau pašu Dievu. Un ja Jēzus sevi nosauc par Mesiju, tad viņam noteikti ir plāns, kā tikt pie šīs brīvības, vai ne? Un neatkarības. Atcerieties, ka toreiz, kad Andrejs pirmo reizi sastopās ar Jēzu, Jāņa evaņģēlija sākumā un dzird Jēzus sacīto vēsti, iedomājieties, vienu reizi tu sastopies ar Kristu, dzird viņa vēsti, viņš tūlīt steidzās uz mājām pēc vienas reizes dzirdot kaut ko. Viņš steidzās pie savu brāļa Sīmaņu un sajūsmināts viņam paziņo, mēs esam atraduši Mesiju. Cik tomēr, kā cilvēks to var pēc vienas dzirdētas vēsts sajust. Un nav šaubu, ka jau pirmie mācekļi uz Jēzu liek visu savu cerību. Ja? Viņi redzot to, ko Jēzus dara, domā, Jēzus taču vienreiz valdīs. Jēzus būs politiska figūra, atbrīvotājs. Ja mēs šogad dzīvojam 21. gadsimtā, ja mēs šodien raugamies uz to tekstiņu, ko es nolasīju, tad mums šī Jēzus deklarācija nešķiet nekas īpašs. Bet toreiz Izraēla tautai tas bija kaut kas īpašs. Izraēla tautas modelis toreiz bija teokrātija. Un tā auditorija, kas toreiz dzirdēja to, ko Jēzus sacīja, viņi bija ļoti pārsteigti toreiz templī. Jo Jēzus jau tur sevi salīdzināja ar Eliju un vēl kaut kādu, un mēs evaņģēlijos lasām, ka dzirdot kaut ko tādu no Jēzus, tie cilvēki patiešām kļuva ļoti sadusmoti. Tur bija pat gadījumi, ka viņi izdzina Jēzu no pilsētas, un viņam bija jāsteidzās tur, lai viņi tur no kalna nenogrūst. Tur pat Lūkas evaņģēlijā mēs lasām, ja? Tātad Jēzus bija ļoti neparasts Mesija, kas iejaucās politikā. Jā, viņš iejaucās politikā, bet viņš piedāvā pavisam atšķirīgu modeli. Pavisam atšķirīgā veidā viņš to piedāvā kā Mesija. Viņam ir ļoti neparasts piedāvājums. Un tieši tādēļ arī ļoti nepieņemams piedāvājums. Tas viņa piedāvājums kļūst skaidrāks, ja mēs lasām Kalnas prediķi, slaveno Kalnas prediķi, kur pat atstumtiem un nabagiem ir sava vieta.
viņa valstībā. Un šo sprediķi viņš, redzēt, nesaka ne templī, ne sinagogā, ja, kur ir vieta reliģiskiem līderiem, ne, vai rakstu mācītājiem, bet viņš saka tajā vietā, kur ir tie nepareizie cilvēki un atstumtie cilvēki, kuriem nav vietas, ja, tajā templī. Jūs redzēt? Un kalna sprediķis ir kaut kas īpašs, un tur ir milzam daudz cilvēku. Tur ir daudz cilvēku salasījušies, kas nekad nav nevienā tempļa dievkalpojumā vai sinagogā. Un tas interesantais, ka Jēzus kalna sprediķis notiek cilvēkiem pieejamā vietā. Pat reliģiskie līderi, pat tie, kas pārstāv tā laika baznīcu, pat tie var tur piedalīties. Tikai viņiem mazliet jāpakāpjas kalnā, vai ne? Mēs tā varētu teikt. Un tur šajā kalnā Jēzus atstāja cilvēkiem ir ļoti radikālu savu sabiedrības modeli, kas būtiski atšķirās no tā laika sabiedrības modeļa. Politika. Viņš saka tā. Mateja evaņģēlijā 5. nodaļā. Pazīstams teksts, ko mēs bieži lasam un attiecinam ar uz sevi. Jūs esat pasaules gaišums. Pilsēta, kas stāv kalnā, nevar būt apslēpta. Sveicis iededzinājis, neviens to neliek zem pūra, bet lukturī. Tad tā spīd visiem, kas ir namā. Tāpat, lai jūsu gaisma spīd ļaužu priekšā, ka tie ierauga jūs labos darbus un godā jūsu tēvu, kas ir debesīs. Lūk, te ir tā jaunā valstības un tās jaunās valstības un sabiedrības modelis, kas sevī ieslēdz visus. Te nav debesu valstība, kas nāk kaut kad, laiku beigās vai... Nē, tā ir debesu valstība, kas sākās šeit un tagad. Tas ir tas, par ko mēs arī bieži esam runājuši. Neskatoties uz to, ka tauta ir okupēta, ka vara pieder Romai, būtu nepareizi domāt, ka rakstu mācītāji un farizēji bija pie Īsraēla tautas īstie vadītāji. Es sacīju, ka Īsraēla tautas pārvaldes modelis bija teokrātija, jā. Tas nozīmē, ka Dievs, ka Jahve ir visaugstākais valdnieks un vadītājs Īsraēlā. Ka visas pārējās institūcijas, vai tie bija tikai, vai arī tie būtu soģi, vai ķēniņi, vai kāda cita, ka viņi eksistē vienīgi tāpēc, lai kalpot Jahvim. Dievs visaugstākais, Jahve visaugstākais, un tad visi tie, vai ne, baznīcas vadītāji un pēc savas hierarhijas. Bet tas arī nozīmē to, ka reliģisko vadītāju ietekme un vara sabiedrībā bija ļoti plaša un visaptvaroša. Ka reliģija bija ieintegrēta visos dzīves notikumos, visos aspektos. Reliģija bija visur klātesoša. Neviena sabiedrības institūcija nebija ārpus reliģiskām interesēm. Jo Dievs taču ir vislielākais. Dievs ir kungs un ķēniņš. Nu, ļoti jauki tas skan, vai ne? Bet kā tas bija īstenībā, vai ne? Kāda tā īstenība bija? Un te man gribas uzreiz to domu pagriezt, vai tas nav iemesls tam, ka politika tiek uzskatīta par netīru un korumpētu nodarbi? Vai tas nav iemesls tam, ka tiek uzskatīts, ka baznīcai nav jānodarbojas ar politiku? Tāpēc, ka tā ir netīra un korumpēta. Ka valsts un baznīca ir kaut kas nesavienojams un pretējs. Un, mīļie, tieši tādēļ baznīcai vajadzētu uzņemties šo priekšstatu mainīt. Un tā ir mūsu atbildība. Mīļie, kristietība nav šķirama no politikas. Tas nav iespējams. Jo visur, kur sabiedrība sastopas ar konkrētām cilvēku vajadzībām, baznīcai ir no paša Dieva dots un Kristus iedvesmots mandāts. Mums ir jāiesaistās sabiedrības dzīvē, politikā. Vai tā būtu izglītība, vai tā būtu medicīnas aprūpe, vai tās būtu cilvēku tiesības, vai tā būtu cilvēku atkarība problēma, veco ļaužu aprūpe, ģimeņu vērtības, viss, vai ne? Dabas aizsardzība, es nezinu, nodokļu politika, jaunatnes problēmas, mēs varētu turpināt un turpināt. Jūs jūtiet, cik plaši ir šo politisko vajadzību spektrs. Es gribu atkal vienu stāstiņu, kuru, es nezinu, varbūt esmu kādreiz teicis, un jūs esat dzirdējuši, ja nē, tad vienalga. Tas stāstiņš ir par kādu vīru, kurš katru dienu sēž kādas krāčainas kalnu upes krastā,
Un viņš jūt aicinājumu glābt cilvēkus, jo katru dienu kādu cilvēku šajā upē iet bojā, kas iekrīt šajā krāčienā upē un saviem spēkiem netiek galā. Un tas vīrs ir izdomājis tādu metodi. Viņš ar striķi ir sev piesējis pie koka un pie viena resna koka stumbra. Un tad, kad kāds slīcējs pa straujo upi nonāk līdz viņam, tad viņš metās tajā upē un peldu un saķer to slīcēju un izvelk krastā. Ja, jo viņš ir piestiets pie koka, tad viņš var tikt ārā. Un tas rezultāts ir tāds apmēram no 10 cilvēkiem, slīkstošiem 9 viņš izglābi. Ļoti labs rezultāts, mēs varētu teikt. Bet tas stāsts viņš runā par to, ka šo problēmu varētu atrisināt daudz labāk. Ja šis uz cilvēku glābšanu orientētais vīrs upes krastā nebūtu tikai gaidījis tos slīcējus, kad viņi tur viņam garām peldēs, ja, bet ka viņš paiet augšu pa straumi un ieraudzīt, ka tur ir tāds ļoti nedrošs tilts, kas šūpojās, un kur, teiksim, tie cilvēki, kas tur iet pāri pa to tiltu, šad un tad iekrīt vienkārši upē. Un tas ir tas iemesls tam, ka viņi noslīkst. Un jāsaka, ko šis stāstīns mums šodien varētu iemācīt? Es teiktu noteikti to, ka daudz efektīvāk būtu ne tikai cīnīties ar sekām, vai teiksim, problēmām, bet varbūt sākt savu interesi vērst uz šo problēmu cēloņiem. Ja? Nebaidīties ķerties klāt tam ļodzīgajam tiltam, tā sakot. Ja? Varbūt būvēt jaunu tiltu. Un tad nevajadzētu, teiksim, tur sēdēt tajā upes krastā un tos cilvēkus tur ķert tādā veidā. Miļie, politiska baznīca noteikti nav tāda baznīca, kur mācītājiem vajadzētu kandidēt uz politiķu vietas saimā vai pašvaldībā. Un es arī nekad to neesmu darījis. Bet tā ir baznīca, kuras misija ir atsevišķi cilvēku un visas sabiedrības problēmas. Tas gan. Tā ziņā baznīca nav šķirta no valsts, kur blakus garīgu vajadzību apmierināšanai cilvēki nebaidās uzņemties atbildību arī par cilvēku tām ikdienišķām problēmām, par sociālo, ekonomisko jomu. Politiskas baznīcas misija ir nepaiet cilvēkam garām, bet pasniegt viņam roku un pasniegt viņam sirdi. Diakonija, teiksim, baznīcā. Tai vajadzētu būt ļoti īpašai vietai. Jā. Redziet, politiska baznīca neaprobežojas ar slīkstošu cilvēku izvilkšanu krastā, bet viņi meklē un atrod ceļus un iespējas, kā apstādināt vai mazināt šo cilvēku krišanu, vai ne? Un noslīkšanu. Kāds autors savulaik ir sacījis šādus vārdus. Mums ir nepieciešami politiķi, kas mums spēj piedāvāt kaut ko, kas mums ir pietrūcis visu šo laiku. Un tā ir vīzija, kas nodrošina pārmaiņas. Un kā jau es sacīju, protams, politiska baznīca nekādā ziņā nedrīkst būt kāds viens konkrēts partijas rupors. Baznīcai ir jābūt politiski iesaistītai sabiedrības norisēs, noteikti, bet tās balss ir jābūt neatkarīgai, lai neviena politiskā partija nevar tevi regulēt un teikt un mācīt, kā tev vajadzētu runāt, lai tu varētu atbalstīt šo konkrēto partiju. Un redziet, baznīcas tāda patiesa neatkarība un nenostāšanās kādu atsevišķu partiju pusē, tā dod šo vienreizējo unikālo iespēju visos politiskos procesos baznīcai stāvēt uz stingri pamata. Un varētu pat teikt tā, ka baznīcas loma līdzinās, teiksim, vecās derības tādu praviešu lomai, ar tādu skatienu no malas, kurai nav vajadzības slavēt vai izpatikt kādai varai, bet kuri vienmēr grib runāt patiesību, kur grib aizstāvēt patiesību. Jo mēs atceramies Jānu Kristītāju, atceraties, un ne tikai viņu, bet varbūt arī Jesai, Dānielu, Samuelu, Eliju. Viņi bija tie, kas vienmēr ķēniņiem teica patiesību acīs. Jā, par to nācās vienam otram
pamatīgi ciest. Bet neviens valdnieks viņus nevarēja pietuvināt sev, angažēt sev vai darīt pa kaut kādiem saviem ruporiem. Ja? Lūk, un tā ir baznīcas loma. Stāvēt pa patiesību, stāvēt pa taisnību. Nebūt tādai, kuras balss var nopirkt ar lētiem solījumiem pirms vēlēšanām. Bet tā kā pravietis Amos saka, bet labāk, lai taisnība tiesā plūst kā straume un taisnīga rīcība sadzīvē kā mūžīgs strauts. Taisnībai jāplūst. Sadzīvē, ja? Dzīvē. Mīļie, katras baznīcas uzdevums ir noteikti būt iesaistītai tās sabiedrības dzīvē un norisēs, kuras robežās tā atrodās. Un ar to es gribu teikt, ka tāda baznīca vienmēr, ja mēs gribam iet tādas cilvēkus uzrunājošas baznīcas virzienā, ja, tad tā būs politiska baznīca, ja, kas piedalīsies pilsētas dzīvē, ja, politika. Un cilvēku problēmās atrasties un uzņemties atbildību un palīdzēt runāt taisnību, tāda loma pienākās baznīcai. Es ļoti ceru, kurai mēs gribam piederēt. Mīļie, tādas atkal pārdomas šajā 3. decembra trešdienas vakarā. Atkal sacīšu jums uz redzēšanos un mierīgu vakaru.